Nomaļā vietā mežā medību pilī dzīvo māte un meita. Lai palīdzētu mātei saimniecībā, meita atteikusies no sapņa par studijām Rīgā un tādējādi arī no pilsētas sniegtajām iespējām un ērtībām. Kādā ziemas vakarā medību pilī ierodas 2 turisti no Rīgas un lūdz iespēju pārnakšņot. Kas jūs tādi esat, mednieki? Nē. Kas tad turists? Tas nav labs vārds. Mums te nav turistu bāze. Mēs gribam tikai pa nakti pārgulēt, varbūt var kaut kā sarunāt, tepat siltumā uz grīdas. Mēs iemaldamies medību pilī. Un tālākais jau, lai paliek intrigai, mēs satiekam meiteni ar puisi, kurš mums interesē mazāk, un arī meitenes māte mums interesē mazāk, bet meitene mums interesē vairāk. Un ir šķērslis. Es neesmu šķērslis. Jā, viņš ir medību tehniķis. Jā, es esmu Ārnis, kurš atbild par kārtību medību saimniecībā. Un tad ir tā sieviete un viņas māte un visa romantika, bet tad atnāk viņa. Mēs te pat pie kamīna. Tad jūs gulēsiet? Guļamais uz grīdas. Turisti vienmēr ir vienā līmenī ar zemi. Vai tālu iet? Šodien nogājām kāds 30 kilometrus. Satiktie vīrieši, aizraujošās un iedvesmojošās nakts sarunas un mīlestības vēstules, kuras seko pēc tam, atkal no jauna liek meitenei sapņot par studijām Rīgā un noticēt, ka sapņi var būt reāli un piepildāmi. Rīt pat dodieties uz skolu. Jā, rīt svētdien. Pirmdien dodieties uz skolu un sakiet, gribu beigt. Es neesmu beigusi 10. klasu, kur nu vēl 11. Sākumā 10. pēc tam 11. Vispār es esmu tā domājusi. Man patīk tā visu kaut ko izfantazēt, un tad es esmu iedomājusies, kā es strādāju lielā slimnīcā. Tādi gari gaiteņi, augsti plaši logi, baltas durvis, tās atveras, pa tām ir slīd ratiņi un seitiem līdz uz operācijas zāli. Es palīdzu slimniekiem, un viņi man būtu pateicīgi. Tas galvenais saistījums ir, ka mēs visi neaizmirstam tās savas saknes, tā kā nedaudz parādīt cilvēkiem tās konflikts starp tiem sapņiem un to realitāti ir tas, ko mēs gribētu un kāda ir tā realitāte īstenībā. Un tas ir tas galvenais. Un tad pa vidu ir tā. Un tas viss grodās ap mīlestību, kas, man liekas, ir ļoti pateicīgs un foršs tēma, jauka tāda, par ko spēlēt aktieriem, un lai tas būtu sirsnīgi, jo tieši man gribējās, lai tas ir ļoti sirsnīgs darbs. Man liekas, kas arī ir izdevies. Mīlestības motīvs caurvīja visu izrādi. Galvenajai varonei ir iespēja iepazīties tuvāk ar visiem 3 gan atšķirīgajiem vīriešiem, pašpārliecināto medību tehniķi Arni, jautro un pozitīvo rīdznieku Egilu un viņa draugu kluso un nosvērto Induli. Mēs katrs pārstāvam savu veidu cilvēku, savu veidu tipāžus. Tādi vienkārši ir cilvēki. Vieni runā mazāk, vieni runā vairāk, citi dara vairāk nekā runā. Tādi esam. Teiksim tādi filozofiski, kā teica mūsu režisors, jā, ka no mums visiem 3, apvienojot mūsu visus 3 labās īpašības, rastos viens ideālais vīrietis. Kārtīgs latvietis. Nē, kārtīgs ideāls vīrietis. Lauma mūs satiek dažādos savas attīstības, cilvēku attīstības periodos un saprotot to, ka tie cilvēki nesanāk. Cits ir attīstījies vairāk. Viņi nav uz viena plauktiņa tajā brīdī, kad viņi satiekas, līdz ar to attiecības neveidojas. Un tad ir jādodas tālāk. Kaut kādā posmā lugā mēs esam tuvāki nekā pārējie 2 ar laumu, un tad mainās tās. Bet tas varbūt izklausās mūsdienu. Tas varētu būt konkursa jautājums skatītājiem, kurš no mums 3 satuvināsies vistuvāk. Izmantojot daudz spilgtu pretstatu kā mežs pilsēta, gaisma tumsa, vecāku mantojums bērnu vēlme meklēt savu vietu dzīvē, izrādē tiek uzsvērtas daudzās izvēles iespējas, ar kurām mums nākas saskarties, kuras var būtiski mainīt mūsu dzīvi, un šis jautājums joprojām aktuāls arī mūsdienu kontekstā. Vienu bērnu būs jautājums darīt vai nedarīt, iet vai neiet. Tas ir tādā lēmuma pieņemšana. Mums katru reizi ir jāpieņem lēmumu. Tas pats svarīgākais, protams, pēc tam uzņemties atbildību par tiem lēmumiem. Tā kā uzņemties lēmumu darīt kaut kādu lietu vai nedarīt. Iet uz to pilsētu, mainīt dzīvi vai nemainīt. Vai kopt to pašu, kas ir. Vai jā, tāda ir tāds
dualisms. Tā lūga tajā laikā, kad tika sarakstīta, bija moderna un, teiksim, tā lietojot latviešu vārdu savremenē, laicīgi tam laikam, konkrēti ar tā laika problēmām, tad tur, protams, ir daudz tādas naivas lietas salīdzinoši, kas, teiksim, uz mūsdienu ausi tāda, padomju laikos bija tā. Ir lietas, kas ir, protams, mainījušās, bet kas attiecās par jūtām, par attiecībām, par iemīlēšanos, par greizsirdību, manuprāt, tur nekas daudz nav mainījis. Es tev pilnīgi piekrītu. Forši, paldies tev.